Preiļu novada Līču sociālajā krīzes centrā un pancijā bija jābūt jau iemītniekiem, taču to vietā šeit šobrīd rosās strādnieki, kuri steidz pabeigt iekavējušos būvdarbus. Preiļu novada doma papildus piešķīrusi 39 000 latu, lai darbi ātrāk ritētu uz priekšu. Šis projekts ir iekavējies nedaudz, jo bija plānots nodot pagājušā gada decembrī. Diemžēl cenas aug uz celtniecību un rodas papildus izdevumi. Arī ģenerāla uzņēmējs uz kādu laiku bija apturējis darbus. Ideja sākotnēji bija 2007. gadā, ja es nemaldos, tāda, ka sniegt šo pakalpojumu pašvaldības iedzīvotājiem saistībā ar to, ka tas varētu būt kā pakalpojums starp cilvēku aprūpi pansionātā un aprūpi mājās. Līču mājā 3. stāvā atradīsies krīzes centrs, kurā varēs uzturēties iedzīvotāji, kuriem ir radušās nesaskaņas ģimenē. Savukārt 1. un 2. stāvā būs pansionāts, kurā varēs izmitnēt līdz 30 cilvēkiem, katrā gaišajā un mājīgajā istabiņā pa 2. Tas ir domāts cilvēkiem, kuriem ir vairāk vai mazāk materiālais sloks, tieši komunālajie maksājumi, kuriem nav kur dzīvot, bet kuri paši var aprūpēt sevi, var veikt ikdienas darbus, var veselības pēc eksistēt, un tāpēc radās šī ideja. Šobrīd mēs atrodamies krīzes centrā, tas ir 3. stāvs, kas tika būvēts un renovēts par RF līdzekļiem, kur pašvaldības ieguldījums ir praktiski 9%. Tad mums ir 12 istabas ar aptuveni 25 vietām, kur var uzturēties bērni, ģimenes, ja ir kaut kādi skandāli. Līču sociālās krīzes centrā ir paredzēts izveidot vairākas jaunas darba vietas, kas būs iegūms daudziem novada iedzīvotājiem, kuri nestrādā. Preiļu novadā, tāpat kā daudz vietu citur Latgalē, bezdarba līmenis ir vairāk nekā 10%. Mums paralēli tiek realizēts sociālā fonda projekts aptuveni par 100 000 latu turpmāko 2 gadu gaitā, kur tiek apmaksātas 8 štata vietas, kas attiecās uz šo krīzes centru. Tad būs arī papildus darbs cilvēkiem vēl vismaz uz 2 gadu nodrošināts. Preiļu novada iedzīvotāji un sociālais dienests ar nepacietību gaida rekonstruētās pansijas atvēršanu, kura ir paredzēta jau pēc pāris nedēļām.